pēc pēdējiem rezultātiem. Un te kļūdās Matravica, bet tur paspēja. Bet tomēr tāpat slikti šeit izdots un Čemirtāni gūst vārds. Rezultāts kļūst 1-0 un mete jau spēles sākumā. Šeit nonāk iedzinējos, bet Čemirtānei vārti, RFS kārtējos spēli izvirzās vadībā un metei smags sākums. Un pēdējās reizes, kad mēs redzam, kad RFS gūst ātrus vārtus, spēles beidzas ar sagrāvi, tāpēc metei priekšā ļoti grūts turpinājums šai spēlē, bet RFS turpina barot savu pašpārliecinātību. Jā, šeit Matravicas kļūda liek, bumba tiek zaudēta laukuma centrā, uz priekšu riet RFS, Vuškāna 1-1, Vuškāna pret vārdsardzi, pret Matravicu, Vuškānai un bumba ir vārtos, Vuškāna turpina gūt vārtus, rezultāts 2-0 un arī šajā spēlē Santa Sanija Vuškāna gūst vārds un Matravicai neizdodas šajā 1-1 divcīņā uzveikt šo turnīra rezultīvāko spēlētāju, bijušo komandas biedreni, ne uz ilgu laiku, bet tāpat ne tas vieglākais 1-1, ko varētu šajā turnīrā dabūt. Pats sarežģītākais, kas var būt vārdsargam Laki, bet sieviešu līgā ir, ka tev pretī nāk Sansani Vuškāni. Te ir vienkārši jāatvēra situ iegūst, projām Poļhoviču, un šeit spēj noturēt pret upīti, apskrien, iespēl sodu laukumā un pati savos vārtos iesit šeit Augustāne. Ļoti neveiksmīgs moments metēji, rezultāts kļūst 3-0, RFS Women savu pārsvaru palielina vēlreiz 28. minūtē, jau 3-0 pēc mazākā nospēlētas pusstundas. Kārtējā komanda, kurai ļoti nepatīkams sākums pret metu ar bumbu Gergiležiju. Kapteini pats šeit iet uz priekšu. Radzevska, kurš pa vārtiem. Radzevska gūst vārtus. Rezultāts kļūst 4-0 un RFS pašās pirmā puslaika beigās, jau kompensācijas laikā palielina savu pārsvaru vēlreiz un rezultāts 4-0 Radzevskai vārti, kura negūst.